1. oktobrī Dagdas novada domē notika Dagdas novada lauksaimnieku biedrības dibināšana. Biedrībā pašlaik ir 14 personas, tomēr ar laiku to varētu papildināt arī citi ar nozari saistīti cilvēki. Biedrības dibinātāji norāda, ka tā ir lieliska iespēja vienoties kopīgu mērķu sasniegšanai un attīstīt savas produkcijas ražošanu un paplašināt noieta tirgu. Tas ļaus apvienoties un varbūt savu produkciju, realizēt daudz konkurētspējīgāk nekā katrs pa vienam. Varbūt arī viens no otra varēs daudz ko mācīties, dalīties pieredzē, darboties tā ciešāk kopā. Nolēmu vispār savākt tos cilvēkus, kas nodarbojas ar produktu pievienotu vērtību radīšanu. Un ar mērķi vispār tika domāts, ka to biedrību dibināsim, lai izveidotu tādu tirdzniecības vietu mūsu vietējiem novada lauksaimniekiem ar to produkciju, ko viņi rada šeit, ar to produkciju, kas ir ar pievienotu vērtību. Viens no galvenajiem biedrības mērķiem ir palielināt novada lauksaimnieku ražotās produkcijas pievienoto vērtību, lai lielāka daļa peļņas paliktu tieši pie produktu izejvielu ražotājiem. Katrs ražo un pēc tam pamatā nodot to produkciju pārstrādātājiem, bet vajadzētu domāt, kā šeit uz vietas to izdarīt, un līdz ar to arī saņems tas, kas ražo pirmsākumos to pirmo produktu, to graudu un pienu un tā tālāk. Viens no galvenajiem idejas iniciatoriem Aivars Plotka neizslēdz iespēju, ka biedrība ar laiku varētu pārtapt kooperatīvā, kas būtu nākamais solis tam, lai domātu par investīciju ieguldīšanu saražotās produkcijas pārstrādes uzņēmumu veidošanai, tepat Dagdas novadā. Galvenais mērķis, kāpēc mēs nolēmām izmēģināt sākumā tomēr ar biedrību, lai ietu maziem soļiem pakāpeniski uz to mūsu strateģisko mērķi nākotnē. Redzēsim, kā biedrība ies. Šodien tikai dibināšanas diena, kādu es to redzu pēc 5 gadiem. Redzēsim, kā mums tas aizies tālāk. Par Dagdas novada lauksaimnieku biedrības valdes priekšsēdētāju tika iebalsots Artjoms Gekišs. Viņš uzņēmās atbildīgo pienākumu ar solījumu darīt visu iespējamo, lai biedrība attīstītos un sasniegtu statūtos norādītos mērķus. Kas zina, iespējams pēc dažiem gadiem mūsu lauksaimnieku logotips būs pazīstams visā Latvijā kā kvalitātes zīme viņu produkcijai. Dagdas novada teritorijā par salīdzinoši zemām izmaksām izdevies sakārtot Jelgavas, Zaļo un Dīķu ielu Dagdas pilsētā, kā arī Jaundomes muižas piebraucamo ceļu un saimniecības ēkas stāvlaukumu. Kā izejmateriāls tika izmantots vecais asfalta segums, ko noņēma tilta pār Narūtas upi un siltumtrases Alējas ielā rekonstrukciju laikā. Tas sajaukts ar granti veido blīvu ceļa segumu. Ūdens saimniecības projekta realizācijas gaitā mēs arī centīsimies noņemt to asfaltu, neizvest uz izgātuvi, bet pārstrādāt, lai arī turpmāk varētu izmantot šo lēto izēju materiālu. Kopējā summa, kuru mēs izlietojām, lai varētu savest kārtībā šos minētos ceļus un ielas, ir nedaudz virs 9000. Pēdējā domes sēdē tika pieņemti arī satiksmes ierobežojumi 2012. 2013. gada rudens ziemas sezonai. Ar tiem sīkāk var iepazīties Dagdas novada mājaslapā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu tātad ir nelielas izmaiņas. Tur Asulnes pagastā ir par 2 ceļiem mazāk ierobežos, toties Svariņu pagastā un Ezernieku pagastā. Katrā ir pa 1 ceļam papildināts šis saraksts, kur būs satiksme ierobežota kravas automašīnām ar pilnu masu virs 7 tonnām. Drīzumā sāksies vēl viens siltumtrases rekonstrukcijas projekts Dagdas pilsētā, kā rezultātā tiks ierobežota satiksmes kustība. Novada ceļu meistars gan mierina, ka šoreiz darbi norisināsies pa posmiem, lai darbu rezultātā vietējo iedzīvotāju pārvietošanās tiktu ierobežota pēc iespējas mazāk. Darbu laikā tiks uzstādītas arī satiksmi organizējošas ceļu zīmes. Sākotnēji tiek plānots, ka darbi tiks uzsākti vienlaicīgi no attīrīšanas iekārtām Ezera ielā līdz krustojumam tātad ar Asulnes ielu. Un tiks uzsākti darbi arī
Jaunatnes, Mičurina un Tirgus ielu posmos. Augustā vietējie autovadītāji ziņoja, ka Dagdas novada zīme uz autoceļa P61 Dagda Krēslava bojāta autoavārijas rezultātā. Operatīvi rīkojoties ir izdevies to atjaunot un uzstādīt savā iepriekšējā vietā. Turpmāk lūdzu, ja kādam ir informācija vai kāds redz, ka kaut kur Dagdas novada ir bojātas ceļazīmes, bojāta varbūt ceļaklātne, ir izveidojušies kaut kādi izskalojumi, bīstami vai caurtekas ir iebrukušas. Tātad par šo jautājumu ziņot vai nu tuvākajās pagasta pārvaldes vadītājiem, vai arī taisni uz Tautsaimniecības nodaļu uz šejienu uz Dagdu. Asūnē brīvdabas estrādes teritorijā uzstādīts rotaļu namiņš mazākajiem ciema iedzīvotājiem. Tas tapis ar vietējās jauniešu biedrības Ašo kompānija aktīvu līdzdalību. Asūnes pagasta pārvaldes vadītāji norādīja, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespējas arī pirmskolas vecuma bērniem. Mēs esam ļoti priecīgi, ka te dara ne tikai pašvaldība kaut ko šajā objektā brīvdabas estrādē, bet arī biedrība palīdz. Un vispār mūsu biedrība Ašo kompānija darbojas ļoti aktīvi. Ne tikai organizē sev jauniešiem pasākumus, bet arī padomā arī par mazākajiem bērniem, kas viņiem būtu interesants un lietderīgs varbūt tās. Un tāpēc viņiem radās šī skaistā ideja. Doma tā radās tāpēc, ka, ja, piemēram, notiek kāds lielāks pasākums, protams, vecāki nāk kopā ar saviem bērniem, un viņiem arī nav kur tajā pasākuma laikā nav kur likt sevi, vai ne? Un viņi tad skraida apkārt un skrien uz ceļa. Un tāpēc arī, kad izsludināja Latvijas Hipotēku un Zemes banka šo projektu konkursiņu, mēs nolēmām, ka mēs varēsim piedalīties. Hipotēku banka rotaļu laukumam piešķīra finansējumu 300 latu apmērā. Asūnes jauniešiem tika uzticēts sākot laukumu, un prasmīgākie piedalījās pat konstrukcijas montāžas procesā, jo tā tika piegādāta nesaliktā veidā. Pirmdienas vakarā pēc stundām 4 jauniešu biedrības puiši strādāja pie tā salikšanas. Jānis Stepiņš, Žanis Plakošs, Vilnis Stepiņš un Artis Kiekirs. Paldies viņam milzīgs, ka tādā vēsā rudens vakarā viņi to saskrūvēja, salika gatavu un palika tikai pēdējās nianses, ko piepalīdzēja biržas strādnieki. Samērā viegli ātri salikām, nebija ilgi. Kā pats vērtē, vai maziem bija vajadzīgs šāds rotaļu laukums un vai viņiem patiks? Es domāju, ka bija vajadzīgs, jo viņam nav kur blakus skolai pēc stundām iet. Tagad viņi varēs kur izklaidēties. Projekta ietvaros biedrības Ašo kompānija jauniešiem bija jāsagatavo un jānovada mazākajiem skolniekiem kāds pasākums. Ašo kompānija bija gatavojusies godam. Viņiem palīdzēja arī Asūnes pamatskolas skolotāji. Liels paldies Ašo kompānijai, tautas nama vadītājai, gan arī tiem projekta rakstītājiem, kas bērniem ir sagādājuši tādu labu slitkalniņu. Bērniem tas ir ļoti patīk. Un tiešām vajadzīga tāda ir manta, jo patīk arī braukt viņiem ļoti, pašreiz gadi viņi ir priecīgi. Ļoti patīk kalniņš. Tu arī? Jā. Cik jau reizi nobraucāt un kā vispār pāriem klases biedriem arī patīk? Jā, arī patīk. Nobraucam 3 reizes. Es jau 4 nobraucu. Kā vispār, kā tu domā, tagad pēc skolas būs tagad jākur nākt un tā kā paspēlēties nedaudz? Agrāk jau laikam tā nebija. Agrāk nebija. Varēs tagad atnākt no kalniņa nobraukt, atpūsties. Rotaļu laukumu ar laiku papildinās arī citi elementi, piemēram šūpolis, kas bija viens no skolotāju ieteikumiem. Asūnes pagasta pārvaldes vadītāji gan norāda, ka tas ir atkarīgs no finansējuma piesaistes, un šajā brīdī nav konkrēta plāna apkārtnes labiekārtošanai. Gan pašvaldība, gan arī biedrība, turpmāk mēs ļoti daudz piedomāsim pie šīs teritorijas labiekārtošanas, jo objekts ir uzbūvēts jauns, pavisam nesen, un tāpēc arī pilnveidosim. Jāpabeidz būvēt deju placis, kurš pagaidām vēl nav līdz galam izbūvēts, un arī apzaļumošana, apstādījumi, tas arī ir nākotnes jautājums. Sakarā ar Starptautisko veco ļaužu dienu Veselības un sociālo pakalpojumu centra Dagda vadība parūpēsies par svētku sajūtas radīšanu centra iemītniekiem. Centra vadītājs norādīja, ka pasākumu plāns ir visa mēneša garumā.
un paredzēts daudz dažādas aktivitātes un koncerti. Plānojam aizbraukt vēlreiz vienā ekskursijā. Šoreiz varbūt ne tik tālu, varbūt uz Aglonu, uz Baziliku, uz Karaļa kalnu apskatīties. Tas ir mūsu klientiem ir interesanti. Tad mums tiek plānoti arī koncerti vairāki. Arī šodien pie ugunskura mums dziedāja Dagdas vidusskolas bērni. Tagad ir atbraukuši ciemos Skaistas pagasta pašdarbnieki. Centra klienti arī paši varēs piedalīties dažādās sporta sacensībās, piemēram, kāršu turnīrā un šautriņu mešanā. Iesaistīti tiks arī gulošie un mazkustīgie centra iemītnieki. Viņiem tiks rīkotas speciālas spēles, kur nepieciešama tikai roku palīdzība. Veselības un sociālo pakalpojumu centra Dagda vadītājs norāda, ka nedrīkst aizmirst par šo sabiedrības daļu, jo ar laiku vecums sāks diktēt un ierobežot jebkuru no mums. Katrs mēs būsim veci. Katrs. Un tagad, kamēr mēs tādi neesam, jāpadomā un jāparūpējas par veciem cilvēkiem. Jo mēs arī novecosim. Un arī mums būs grūtāk, varbūt pārvietoties, grūtāk dzīvot, kam es nevienam nenovēlu, bet vecumdienas būs katram. Tas ir skaidrs. – 28. septembrī visā Latvijā norisinājās Olimpiskā diena. Izņēmums nebija arī mūsu novads. Vērienīgajā sporta pasākumā piedalījās 249 skolēni no visa Dagdas novada. Uz Olimpisko dienu Dagdā bija ieradies Barcelonas Olimpisko spēļu dalībnieks Aleksandrs Žerebkovs. Viņš uzsvēra pasākuma nozīmi sporta popularizēšanā un sportistu jaunās paudzes veidošanā. Я думаю, проведение Олимпийских дней. Es domāju, šādu pasākumu rīkošana ir reklāma sportam un veselīgam dzīvesveidam, jo tieši tādu sporta dienu dēļ rodas mīlestība pret sportu un pareizu dzīvesveidu. Pēc svinīgā gājiena jaunieši dienu uzsāka ar rīta vingrošanu, pēc kuras sacensības varēja sākties. Labākie tika noskaidroti vairākos sporta veidos – skriešanas stafetē, futbolā, florbolā, tautas bumbā, kā arī tālēkšanā un pievilkšanā pie stieņa. Paši mazākie skolnieki sakarā ar Olimpisko dienu piedalījās zīmējumu un domrakstu konkursā. Pasākums izdevās, bērni piedalījās aktīvi. Komandas gandrīz visas sporta veidas bija, pat mazākām skolām. Viena varbūt sporta veida nebija komanda, bet tā pārsvarā visas sporta veidas viņi piedalījās. Un labprāt piedalījās pat pašie mazākie, kuriem vajadzēja sākumskola vai pirmskola zīmēt zīmējumiem, pirmās klases zīmējumi bija. Sacerējumi bija, pat dzējoli bija par sportu uzrakstīti. Olimpiskā diena noslēdzās ar svinīgu apbalvošanu, kurā pateicoties Latvijas Olimpiskajai komitejai un Dagdas novada pašvaldībai, katra skola saņēma dāvanu, bet godalgoto vietu ieguvēji arī kausus. Rezultātus jau apkopēt, vai varat pateikt, kurš pagasts iegūt tātad visvairāk apbalvojumu, vai tas tā vēl nav apkopots? Pats sevišķim cik vispār. Kopvērtējumā pirmo vietu ieguva Dagdas vidusskolā. Bet būtībā nav tā, ka pārējos pagastos nekas nenotiek, jo ieguva arī balvas arī citi pagasti. Ir pirmās vietas ir pārējām skolām, tikai kā kopvērtējumi vairāk godalgotu vietu bija Dagdai. Katrai skolai viens vai divas veidas bija godalgotas vietas. Dagdas vidusskola godalgoto vietu skaita ziņā aiz sevis atstāja Ezernieku vidusskolu, kuru ieguva 2. vietu, un Antrupenes pamatskola, kura palika attiecīgi 3. vietā. Olimpiatis Aleksandrs Žerebkovs ir pārliecināts, ka valsts attīstībai nepieciešams lielāks atbalsts sportam un ar to saistīto pasākumu rīkošanai. Самое главное – это государственные программы, большие государственные программы. Pats galvenais ir valsts programmas. Ja valsts būs ieinteresēta, lai viņai būtu veselīga jaunā paudze, tad viņa ieguldīs līdzekļus sportā, un mums būs daudz veselu un stipru cilvēku. Un tāpēc arī valsts būs stipra. У него будет много здоровых, сильных людей. Это государство будет мощное.